Sakt? Lūdzu, skaidrs. Labdien, cienījamie mediju pārstāvji. Esam gatavi uzsākt preses konferenci par Latvijas gaisa telpā ielidojušajiem bezpilota aparātiem, un preses konferencē piedalās aizsardzības ministrs Andris Prūss, iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis, Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietnieks operacionālajos jautājumos, Sauszemes komponentu priekšnieks brigādes ģenerālis Egils Lešinskis, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks pulkvedis Gundars Trūps, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģiona pārvaldes Reizeknes daļas komandieris majors Viktors Ševinskis. Klātesoši ir arī Zemesardzes 3. Latgales brigādes komandieris pulkvežleitnants Pēteris Suveizna, iekšlietu ministrijas valsts sekretārs Dimitrijs Trofimovs, Reizeknes valsts pilsētas domas priekšsēdētājs Jānis Tutins, Reizeknes novada domas priekšsēdētājs Guntars Skudram. Mediju pārstāvjiem ir iespēja uzdot interesējušos jautājumus tiešsaistē, ierakstot jautājumus čatā, nosaucot savu vārdu, uzvārdu, arī plašsaziņas līdzekļi, kura vēlāk arī tiks iespēja robežās nolasīti. Un kā pirmais runātājs aizsardzības ministra kungs Andris Prūss. Jā, paldies, cienījamie mediju pārstāvi, klātesošie. Es sveicinātu visiem. Nopietns incidents pagājušā naktī ir noticis Latvijas gaisa telpā. Un līdz ar to, protams, ka mēs apzināmies, ka šeit bāžas cilvēku jautājumi pilnīgi pamatot un vietā par mūsu gaisa telpas aizsardzību, par mūsu cilvēku drošību. Tā kā tāpēc mēs šeit arī uzskatījām ar iekšlietu ministru, ka mums ir jābūt uz vietas, lai arī uzrunāt gan iedzīvotājus, gan arī pašvaldību vadītājus, lai ir vienotos par informācijas apmaiņu, izdarīt arī secinājumus. Atskatoties uz to, kas ir noticis, vispārīgāk, protams, ka tas ir Krievijas agresijas sekas. Krievija turpina savu agresiju Ukrainā. Ukraina ir tiesības aizstāvēties. Līdz ar to, protams, ka mēs redzam, ka Ukrainas aizstāvībai, Krievijas agresija Ukrainā ir tieši sekas arī uz pierobežu šeit Baltijas valstīs, tā skaitā arī uz Latviju. Un šie incidenti ir bijuši vairāki, un šis ir viens no vēl vieniem nopietniem incidentiem, ko mēs esam šobrīd arī piedzīvojuši. Mēs kopīgi stiprinām gan ar sabiedrotajiem, gan arī pašu savu aizsardzību, pretgaisa aizsardzības sistēmas, gan detekcijas ziņā, gan pretdarbības ziņā, bet, protams, ka jārēķinās ar to, ka šādas spējas nevienā valstī, arī Latvijā, nav absolūtas, un līdz ar to, protams, ka šeit šīs spējas ir ierobežotas. Bet šī pretgaisa aizsardzības stiprināšana kārtējo reizi apliecina, cik nozīmīgi šos darbus ir aktīvi turpināt, ko mēs arī darām. Attiecībā uz konkrēto notikumu noteikti var būs vēl precizējuši jautājumi un papildinājumi no kolēģi puses. Tik iedarbināta arī šūnu apraidi brīdināšana. Atbilstoši tā informācijai, kas konkrētā brīdī bija arī pieejama, pēc tam, kad bija informācija par to, ka apdraudējums ir beidzies, tad arī tika atsaukt šis brīdinājums par gaisa apdraudējumu, tika izvirzītas arī vienības, pretgaisa aizsardzības vienības, kas ir izvietotas arī šeit pierobežā, jau uz pozīcijām, lai būtu arī gatavi rīkoties, pretdarboties, tika pacelt gaisā arī NATO iznīcinātāji, kas arī patrulē ilgstoši šeit arī gaisa telpu. Līdz ar to, protams, ka visas šīs aktivitātes ir pretdarbības ziņā tika arī veiktas, bet vēlreiz, kā mēs redzam, tad, protams, ka šīs pretdarbības iespējas nav absolūtas, tām ir savi ierobežojumi. Es šobrīd arī šeit apturēšu tālāko informēšanu, bet es esmu gatavs, protams, turpināt, tā kā kolēģi noteikti papildinās. Tā kā paldies no manas puses. Paldies. Vārds iedodas iekšlietu ministriem. Rihardam Kozlovskam. Labdien, godātie mediju pārstāvji, dāmas un kungi, jā, aizsardzības ministrs teica, šodien latvieši noticis šis incidents. No savas puses ievadam arī gribētu pateikt, ka reāli iedarbinot šūnu apraidi, arī pēc tam viņu atceļot, ir radušies daudz jautājumu, arī dienas kārtībā par rīcību, kā rīkoties, un izskatās, ka arī varbūt manā vismaz vērtējumā pārāk sadrumstalot mēģināt atrast pareizu algoritmu, un pareizais algoritms rīcības ir ietverts šajā brīdinājumā, paziņojumā, kurš skaidri norāda, ka šāda apdraudējuma gadījumā kā jārīkojas. Līdz viņa atcelšanai faktiski nekādas citas darbības nebūtu veicams. Jāsaka, arī iebraucot Reizeknes pilsētā, apdraudējumam esot, var redzēt, ka Reizekne dzīvo savu dzīvi ierastā kārtībā.
Un tas, protams, šajā gadījumā ir tomēr arī visas sabiedrības atbildības jautājums, jo kamēr šis brīdinājums nav atcelts, līdz ar to, protams, pastāv arī reāls apdraudējums, kā mēs redzam, šis drons, kas ir nokritis attiecīgi šīs naftas bāzes teritorijā, ir detonējis. Un, protams, kamēr nav konstatēts, ka mums jāizstāvpi droši, nebūtu tomēr jāuzsāk normāls ikdienas dzīves gaids, kas attiecās uz konkrētiem novadiem, kuros šis brīdinājums ir izsludināts. Un tāda rīcības algoritmam arī jābūt ļoti vienkāršiem. Ja mēs mēģināsim viņu sadrumstalot un mēģināt nozariski risināt katru atsevišķu gadījumu, visticamāk mēs šos jautājumus tikai sarežģīsim, nevis varbūt tieši otrādi vienkāršosim. Līdz to no savas puses gribu teikt, jā, arī būdams attiecīgi notikuma vietā strādāja gan mūsu glābšanas dienas, gan valsts policija, par ko arī tālāk arī dosim droši vien iespēju arī izteikties mūsu kolēģiem no valsts policijas un glābšanas dienas. Notikuma vietā darba veids eksperti arī ir atbilstoši ierosināts krimināla process. Pašlaik, kā mēs publiski teikuši, arī notiek vēl meklēšanas darbi. Joprojām aicinu arī iedzīvotājus, kuri varbūt klausīties un redzēs mūsu, tomēr arī konstatējot, varbūt iespējams nokrituši šādu bezpilotu gaisa kuģi, netuvoties viņiem, bet nekavieties informēt mūsu dienas, lai viņi varētu ierasties vietā un kopīgi arī ar šo vietu apsakot un nepieciešamības gadījumā arī neutralizēt iespējams bīstamo objektu. Līdz ar to droši vien arī ievedam no savas puses, es gribētu teikt, tas būtu viss, protams, beigās iespējams jautājumu. Paldies! Paldies, ministra kungs! Vārds tiek dots Nacionālo bruņoto spēku apvienotā štāba priekšnieka vietniekam operacionālajos jautājumos brigādes ģenerālim Egmonam Šinskim. Lūdzu. Godātie preses pārstāvji, dāmas un kungi, jā, kā jau tika minēts, tad šajā naktī notika vairāki incidenti ar dronu ielidošanu Latvijas gaisa telpā. Konkrēti tika fiksēti vismaz 3 šādi incidenti, bet fakti vēl joprojām tiek pārbaudīti gan mūsu sensoros, gan arī no pārējās mūsu rīcībā esošās informācijas. Tāpat, kā jau tika minēts, turpinās meklēšanas darbi uz potenciāli iespējams avarējušu vai avarējušajiem droniem, kas varēja būt nokrituši vēl Latvijas teritorijā. Kā jau aizsardzības ministrs minēja, tad tika aktivizētas mūsu pretgaisa aizsardzības grupas šo incidentu laikā. Tāpat tika aktivizēta Baltijas gaisa patrulēšanas misija, reaģēja franču iznīcinātāji nakts laikā, uzturējās gandrīz stundu Latvijas gaisa telpā un nodarbojas ar attiecīgi lidaparātu meklēšanu. No manā rīcībā esošās informācijas lidaparāti arī tika identificēti radaros, taču notriekšana nebija iespējama, jo neizpildījās visi pieejamie drošības kritēriji, tātad netika izmantot ieroči, jo nebija droši, ka nevarētu ciest civiliedzīvotāji vai infrastruktūra. Otrais tika iedarbināts arī gaisa patrulēšanas misija un arī uzturējās gaisa telpā praktiski stundu. Tas bija Rumānijas iznīcinātāji un arī nodarbojas ar lidaparātu meklēšanu Latvijas gaisa telpā. Kopumā, jā, es gribētu teikt to, ka mēs cītīgi strādājam pie tā, lai veidotu šo daudzslāņu pretgaisa aizsardzības sistēmu un aizsardzību. Diemžēl jāsaka, ka ne viss ir iespējams tik ātri, cik mums gribētos. Daudzas lietas, ko mēs pasūktam vai iepērkam, ienāk gada, pusotra, 2 gadu, pat 3 gadu griezumā. Līdz ar to tas process intensīvs gaisa telpas aizsardzības tālākai attīstībai ir uzsākts un turpinās. Rezultāti arī būs, bet tas prasīs, diemžēl, arī laiku. Paldies. Paldies brigādes ģenerālim kungam un vārds tiek dots valsts policijas valdes brigādes pārvaldes priekšniekam Kompaniekam Tropam. Lūdzu.
šodien šie draudiem nāk tika konstatēts uzliesmojums degļu pārstāvis uzņēmumā, Reizeknē, ieradāmies notikuma vietā, tika izsūkti arī glābšanas dienas, neatliekamā medicīniskā palīdzība, glābšanas dienas ieradās, veicām neatliekamos pasākumus, Pēc tam, kad sākotnēji šie darbi tika paveikti, tad tika veikta arī notikuma vietas apskate. Patreiz darbs turpinās notikuma vietā, ir ierosināts krimināla process pēc krimināla likuma 10. nodaļas. Tas ir noziedzīgi nodarījumi pret valsti. Notikuma vietā ir konstatēti bezpilota gaisa kuģu fragmenti. Tā kā darbs notikuma vietā turpinās, un sīkāku informāciju droši vien varēsim sniegt arī mazliet vēlāk. Papildus vēlos pieminēt arī, ka publiskā telpā ir parādījusies fake informācija par nesen notikušo atgadījumu saistībā uz Latvijas dzelzceļa, kad aizdegās vilciens. Publiskā telpā parādījusies, kad iespējams tur iesaistīts ir kāds bezpilota gaisa kuģis. Var apgalvot, ka veicot arī sākotnējās darbības šajā notikumā, netika konstatēta bezpilota gaisa kuģu nepaliekas, neklātbūtne. Tā kā vēlos arī informēt sabiedrību, kad lūgums atturēties no šādām nepārbaudītām informācijām, ja, un šādas informācijas nepublicēt, jo par to ir paredzēta atbildība. Man īsumā par būtu viss. Paldies! Paldies, Kupeža kungs. Tagad vārstēja dos valstu ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, tāpēc reģionu pārvaldes, mēs prezidents komandieru majorā Viktoram Švīcim. Labdien, cienījami preses pārstāvji, dāmas un kungi. Tagad valsts uguns glābšanas dienests šorīt sākot no 3:30 saņemam vairākus zvanus uz tālruņa numuru 112 par iespējamiem negadījumiem Reizeknes pusē, tā ir skaitā par iespējamo aizdegšanos naftas produktu uzglābšanas objektā Reizekne komunāla iela. Un ierodoties notikumā vietā, tika secināts, ka ārējās iedarbības rezultātā tika bojāti 4 rezervuāri. Vienam rezervuāram dega apšūms 30 kvadrātmetru platībā, un tas operatīvi tika nodzēsts. Ja? Tā kā rezervuārus neatradas naftas produkti, un izmantojot termokameras, tika apsekoti arī pārbaudīti blakus esošie rezervuāri, un tad paaugstināta temperatūra netika konstatēta. Tad notikuma vietā strādāja ugunsdzēsēji glābēji ar 6 autocisternām un autokā. Tā kā īsumā par šo notikumu un viss. Paldies, Mēra kungs. Paldies profesionāli paziņojumiem. Tātad laiks jautājumiem. Viens no jautājumiem ir dienas panorāma bija apskate. Kāda ir ticamā versija nomaldījies drons, nomaldījies un pārtverts drons vai provokācija? Kādas ir iespējas tos pārtvert? Vai droni netiek šauti iznīcinātājiem, vai mums ir pārtverti? Tā varbūt es no savas puses varu pateikt, ka šobrīd, protams, versijas tiek izvērtētas. Šobrīd viena no versijām ir, ka tas attiecās uz tiem droniem, kas tiek virzīti pret leģitīmiem targetiem, mērķiem Krievijas teritorijā, bet tā ir tikai viena no versijām, tas ir šobrīd pieņēmums, tā kā skaidrs, kad ir jāizvērtē arī citas versijas, un to jau izmeklēšana arī palīdzēs noskaidrot. Mēs esam saziņā arī ar mūsu partneriem, tā skaitā ar Ukrainas partneriem, tā kā šeit ir svarīgi visu šīs detaļas arī apkopot un tad arī nākt ar jau tādu skaidru gala vērtējumu. Šobrīd šie ir pieņēmumi, šīs ir versijas, ko mēs varam izdarīt. Attiecībā uz iznīcinātājiem šeit jau ģenerālis ir izskaidrojis šo situāciju par to, ka iznīcinātāji bija NATO iznīcinātāji Baltijas gaisa telpas aizsardzības misijas, patrulēšanas misijas kontekstā ietvaros bija gaisā, tā kā bija principā gatavi arī šāds mērķis notriekt, bet šeit ir vairāk faktori, indikātori, kuriem ir jāizpildās, lai
apdzīvotā vietā, nosacīt miera laikos, cik miera laiki. Mums nav miera laiki, bet mums nav īsti formāli kara laiki, tā kā principā vai šāds trieciens arī potenciāli dot, tā kā šeit ir šis vērtējums, līdz ar to arī bija tāds, kā tas bija, un mēs redzam arī konsekvences. Attiecībā uz pārtvērē droniem šobrīd Latvija iegādājās un ir iegādājusies pārtvērē dronus. Tie tiek integrēti bruņoties spēkos, bet arī, protams, ka pārtvērē droniem jābūt precīzi nomērķētiem, precīzi izvietotiem, līdz to tas arī ir zināmā veidā tālāko uzdevumu jautājumu šajā gadā. Kā es jau esmu minējis iepriekš, mūsu bruņoties spēkos ienāks aptuveni 500 pārtvērē dronu, tā kā arī šīs mūsu pašu spējas tiks arī stiprināts ar mūsu pašu industrijas ražotajiem droniem. Jā, ir arī papildināt no savas puses to, ko jautājumu daļā par nomaldījušos vai apzināti vadāmu dronu, tad arī tās visas versijas un krimināla procesa ietvaros, kā es minēju, pašlaik arī notikuma vietā strādā eksperti, un kā arī tika norādīts sadarbībā arī ar Ukrainas kolēģiem, protams, tas jautājums tiks risināts un slēdzienu pašlaik, protams, izdarīt ir pāragri. Ziņu dienas panorāma, kā skaidrot, ir palieši simtiem dronu un daži tikai iemaldās, ja vispār iemaldās šeit. Ģenerālkungs. Jā, es varbūt nokomentēšu tad, no tehniskā viedokļa, tad, ja tas ir kaut kāds dronu uzbrukums organizēts, kur ir kaut kāda liela skaits dronu iesaistīts, tad, protams, kad kaut kādas elektromagnētiskās kara darbības ietekmē, daļa no šiem droniem arī var tikt ietekmēta un arī novirzīties no iepriekš paredzētās trajektorijas. Taču es gribētu pieturēties arī pie tā, ko aizsardzības ministrs tikko teica, kad sagaidīsim tomēr izmeklēšanas rezultātus. Mēs identificēsim dronu atliekas, identificēsim visas datus, kas tiks saņemti izmeklēšanas rezultātā, konsultēsimies ar sabiedrotajiem, un tad es domāju, mēs ar lielāku pārliecību varēsim teikt, vai tas ir bijis šāds Ukrainas uzbrukums leģitīmiem mērķiem Krievijā, uz ko jau, kā jau tika minēts, Ukrainai ir pilnīgas tiesības un pat pienākums savas valsts aizsardzības labā, vai arī tā varētu būt kaut kāda veida provokācija. Pašlaik es negribētu sniegt nekādus apgalvojumus šajā ziņā. Paldies. Ziņu dienas panorāma, visāds patēt. Vēl vienu jautājumu. Vai tehniski ir iespējams, ka Krievi pārtver dronus un novirza mērķēt uz konkrētu vietu? Iespējams, Krievi pārtver šādu Ukraiņu dronus un mēs faktiski savā pusē neko arī nevaram darīt. Un vienmēr teiksim, ka tie ir Ukraiņu droni, lai gan iespējams Krievu mērķēt un pārtverti. Tad es domāju, ka nekādu varbūtību nevar izslēgt, tāpēc, ka gan Krievijas ražotie droni nonāk Ukraiņu rokās, gan tāpat Ukraiņu ražotie droni tiek pārtverti vai kaut kādā citādā veidā nonāk Krievijas rokās. Līdz ar to neviena no varbūtībām nevar tikt izslēgta šajā tieši brīdī. Paldies, ģenerālkungs, jā. Vārds klātesošajiem vēl kāds pārsūdzīgs. Jā, mēs redzam ziņu aģentūra Reuters jautājums ministram, lai mums nevajadzētu aicināt tomēr lielāku NATO valstu iesaisti un klātbūtni, ja mums pašiem trūks to retdronu ieroču vai mēs esam daudz runājuši, bet vai nebūtu īstais laiks vēlreiz aicināt tomēr tos sabiedrotos piedalīties vairāk. Jā, jautājums ir pamatots. Viens ir, ko mēs darām, savus uzdevumus un mājas darbus, un to mēs veicam. Vienlaikus, protams, ka tā ir gaisa telpa, kas ir ne tikai Latvijas gaisa telpa, bet arī NATO gaisa telpa, un līdz ar to arī tā ir kopīga atbildība par šo gaisa telpas kopīgu aizsardzību. Tas, kas šobrīd jau ir izdarīts, jau pēc nopietnā incidenta, kas mums bija Gaigalavā, jau toreiz mēs vienojamies ar NATO misiju šeit, ar gaisa patrulēšanas misiju,
tas bija strateģisks un politisks uzstādījums, ka tā nav tikai patrulēšana, ka pie nosacījuma izpildes šai gaisa misijai ir tiesības, un ne tikai tiesības, pienākums un uzdevums drones arī notriekt. Tā kā jau tad arī šai misijai tika pastiprināts funkcijas pilnvars, ko tā var arī darīt. Bet beigās, kā es teicu, šeit ir tomēr šiem indikatoriem ir jāizpildās. Otrs, kas tika savukārt pēc nopietniem incidentiem Polijā īstenots, bija austrumu sardze. Līdz ar to arī šeit ir aktivitātes kopumā reģionā, un mēs redzam pastiprinājumu reģionā tieši no iznīcinātāja puses. Tā kā šeit arī soļi ir spērti. Vienlaiks mēs nepārtraukti aktualizējam, šis ir kārtējais piemērs un iemesls varēs to akcentēt, ka tieši tā šī ir kopīgā gaisa telpa, ka šeit ir arī jābūt vienībām, un to es aktualizēju ar saviem sabiedrotajiem partneriem arī NATO ietvaros gan šeit reģionā, ka mūsu gaisa telpas aizsardzība tas ir kopīgs pienākums un uzdevums. Bet vēlreiz, protams, jāatgriežās pie tā, ka tādas absolūtās spējas šobrīd uz tā mēs nepārtraukti ejam, bet viņas nekad nebūs absolūts, nekad nebūs šīs brīnuma nūjiņas.